Renārs Birkentāls pēc finiša. Renār, pagaidām tev ir 48. pozīcija. Individuālajās sacensībās sprintā bija labāk. Kā tu vērtēji šīs sacensības? Nevērtēju īsti vai neko. Jā, es nezinu. Nezinu, ko teikt. Baigi. Nu, pēc ātruma slēpojot, bija mazliet lēnāks nekā Andrejs, bet pēdējā aplī 2 minūtes 18 bija vidēji veikts 1 kilometrs, kas ir pietiekami labs ātrums. Jā, pēdējais aplis varbūt bija mazliet spriganāks, bet kopumā trasē šodien galīgs bumbieris bija. Un jā, šaušanā arī, pirmā stāva šautu iegāzi un nesavāc tos mērķus. Jā. Kas notika tajā pirmajā stāvu šaušanā, jo tur pat elektronika neuzskatīja, ka tu būtu vispār to pirmo šāvienu veicis un pēc tam tikai tev pieskaitīja to vēl vienu soda apli? Neprecīzi šaušana. Tik neprecīzi, ka elektronika nenostrādāja nemaz, Nemācīšu teikt, kur bija tie šāvieni, tas jāprast treneriem, kur tas bija, bet katrā ziņā šāvu un mērķis neaizvērās. Kāpēc tu izvēlējies to 29. celiņu tajā brīdī uz to nelaimīgā stāvu šaušanu? Kā jau viss dienas šodien arī bija diezgan brāzmēns vējš, un uz pēdējiem mērķiem tas vējš mazliet atcitās pret sienu, un viņš nav tik spēcīgs. Tāpēc izvēlējos stāvēt tur, nākot šautu, redzēju, ka vējš ir diezgan liels, tāpēc izvēlējos pēdējos mērķus, lai tas vēja ietekme būtu mazliet mazāk, bet jā, tāpēc izvēlējos. Andrejs līdzīgi izdarīja savā pēdējā šaušanā, bet šķiet, ka nenostrādāja šī taktika šoreiz ne tev, ne Andrejam, tā teikt. Jā, man pirmajā stāvs, otrajā stāvs bija mazliet tālāk aizgāju un vismaz pēdējo šautu izdevās veiksmīgi. Jā. Renār, mēs ar Andreju tikko runājām. Andrejs ir nodrošinājis savu vietu masu startā. Tu esi izlases otrs spēcīgākais biatlonists. Rītdien ir 1+1 stafete. Ņemot vērā to, cik grūti tu pats teici, ka tev gājā trasē, esi gatavs rītdien piedalīties 1+1 stafetē, ja komanda lemj, ka Andrejam iedod atpūsties? Pavisam noteikti tādā gadījumā būs jādara viss komandas interesēs. Un, ja treneri lems, ka jāstartē, tad pavisam noteikti darīšu visu, ko varēšu, lai palīdzētu komandai. Tad jau vienkārši šovakar jāatpūšos. Kā tā atpūta ir vienkārši sēdēt gultā un gulēt, vai tomēr kaut kas ir fiziski jāpadara, lai labāk atjaunotos uz rītdienu, ja rīt jāstartē? Kā kuram es personīgi, jā, pavisam noteikti pie fizioterapeita, apciemošu fizioterapeita. Un mēģināšu, jā, atpūsties pēc iespējas vairāk, jo šī 20 km distance ir diezgan prasīga priekš organismu, un ja nākušā dienā ir atkal jāskrien sacensības, tad jāmēģina pēc iespējas vairāk atjaunoties. Paldies, Renār. Paldies. Edgars Misi mums pēc finiša sasniedz jau mix zonu. Edgars 61. vietā biatlona klasikā pasaules čempionātā. Smaidīt gribās vai tomēr atceries to 3. šāvienu un 5. šāvienu pēdējā šautavē? Jā, pēdējā šautavē man nebija tik labi, ka pirmais 3. Zini, ka 3-0 šauja galva tik daudz. Viss domā, bet vajag šitā visu nost un darīt to, ko tu varēsi. Bet pēdējā šaušana man nepaveicās. Tas mazais vējs bija, es zinu, kur man garum bija uz vieniem, es domāju, ne tik tālu. Bet ceru, ka kaut kāda gonka mana būs pa nulē. Viņa man gaida. Bet šodien, jā, nepaveicās. Paskatoties arī, cik liela pauze tu tur ieturēji un vispār visu šaušanu aizņēma tev 34 sekundes. 3. šautavē, kur it kā viss sašāva, tur tev 50 sekundes aizņēma tā šaušana. Uz 3. mērķi ļoti ilgi tēmēji. Tur arī to vēju ķēri vai kaut kādas tehniskas ķibeles bija? Jā, uz 3. šautavē baigais vējš bija un es neatceros, kur šaut bija, bet 2. 3. man liekas, bet liels vējš bija un es domāju, labāk drusku paņem pauzu un izšaut nulē. Pirms 4 gadiem, 2021. gadā Pokļukā, tu sasniedz pasaules čempionātos savu karjeras rekordu 50. vietu. Šodien tu biji
vēl tuvāk. Tu biji ļoti tuvu arī 30-niekam. Tas tikai parāda to, ka ieguldītais darbs šeit atmaksājās. Nu jā, trasa man arī nebija tik viegli. Es braucu kaut kādu tādu zonu, zini, kā, lai man vispār neieslēgt uz trasu un bija spēka šaut, bet nepietika tas spēka uz pēdēju šautai. Edgar, tu atceros pēc sprinta, kur it kā arī ļoti labi sašāva 0/0, teica, ka puls ir šausmīgi augsts, asinsspiediens pārāk augsts, nevarēja atelpoties. Kas bija tagad šajā 20 km klasikā, jo skatoties pēc ātruma 2.30, 2.31 vidēji kilometrs, 2.35 vidēji kilometrs, kas ir mazliet lēnāk nekā Birkentāls. Jā, bet man drusku labāk šodien bija nekā sprinte. Un nezinu, arī no rīta kaut kā ceļus jūtu. Nav tik labi un nav tik slikti, bet jābija skrien, kā es varu šodien. Un principā es bija gatavs uz 100% šaut un braukt, kā varu šodien, bet jā, kā ir. Edgar, tu atkal esi sagatavojis sveicienu saviem tuvajiem. Nu, protams, bet šita nedrīkst. Visiem sveiks, liels paldies mūsu faniem uz TV. Es ceru, ka mums nākušajā gonkas būs labāk. Un gatavamies relay. Un, protams, rīt singalmīgs, veiksmīgi komanda rīt. Jāšaut pa 0, attīskrien. Mēs ar jums. Paldies. Čau, kakao!